Atbraucot no Grieķijas, vispār bija daudz jautājumu, ko es darīšu, kāda būs mana pienākuma, kā mēs vadīsim klubu, vai es arī būšu aktīvs futbolists vai nē. Īsti arī nebija skaidrības. No sākuma domāju, ka varbūt spēlēšu mazliet vairāk nekā īstenībā spēlē, bet laikam ejot, es sapratu, ka tas arī nebūs taisnīgi pret pārējiem džekiem, ka es pilnvērtīgi netrenējos un kāds atkal trenējies, neizlaižot nevienu treniņu, nevienu minūtu, un viņš netiek laukumā. Pagājušajā gadā bija nolēms, jau ka atvadījos no izlases Liepājā un bija arī nolēms arī, teiksim, no tādas aktīvās klubu karjeras atvadīties pilnībā. Bet bija pāris moments un bija pāris spēles, kad Viktors un arī komandas biedri, teiksim tā, prasīja, lai es piedalos un spēlēju pamatsastāvā. Nezinu, tīri varbūt dēļ savu vārdu vai kāda emocionālā vai drošības sajūtas, bet viņiem likās, ka tā būs labāk priekš komandas. Tad es sapratu, ka viņiem tas ir svarīgi un viņi to grib redzēt man laukumā arī šogad. Un kad vēl pagājušajā gadu nebeigšu, kad atlikšu to vismaz pa 1 gadu. Bet, principā man liels prieks, kad šogad vispār nepastāvēja jautājums man spēlēt vai nespēlēt. Un tie, kas spēlē sastāvā vai nāca uz maiņu, to darīja ļoti labi un redz, ka es kaut kādu pienesumu komandai var daudz lielāk dot, kā darbojoties kluba vadībā, nevis kā spēlētājs. Es domāju, tas ir jebkura futbolista sapnis beigt karjeru tur, kur viņš to sācis. Un man ir divkārši prieks par to, ka es viņu varu beigt uz tādas nots kā čempionu tituls un pacelt to kausu kopā ar džekiem. Gan kā kluba prezidents, gan kā principā arī kluba spēlētājs. 7. es spēlēšu un arī man būs izdevība pacelt to kausu kā spēlētājiem. Es domāju, ka nav labāka veida vispār kā nobeigt karjeru.